Labvakar, mazais draudziņ. Šovakar tev pastāstīšu pasaku par 3 draugiem. Par Lapsu, Vilku un Sesku. Kā viņi devās uz deju turnīru Rīgā. Bija pienācis rīts. Zvēri bija jau ļoti laicīgi pamodušies līdz ar saulēktu. Viņiem bija jādodas uz Rīgu. Viņi izdomāja, ka viņi dosies ar autostopiem. Viņi salika somās līdz savas deju kurpes un deju uzvalkus. Lapsa salika vairākas kokteļkleitas un savas deju augstpapēžu kurpes. Un viņi devās meklēt ceļu uz šoseju. Viņi devās ārā un gāja uz Valmieras pusi. Pa ceļām viņus paķēra Smiltenes piena mašīna, kas taisni brauca uz krasta ielu vest produkciju mola veikalam. Un turpat netālu bija tā centrs, kur notika deju konkurss. Zvēri laimīgi ierausās iekšā mašīnā, šofers viņiem ļoti uzticējās, un viņi pa ceļam nozaga vēl dažus kā šokolādes kokteilīšus un izdzēra. Tad viņi tika līdz Rīgai, viņus izlaida pie mola, viņi aizgāja uz tā centru un piereģistrējās sacensībām. Vilks ar Lapsiņu dejoja Brazīļu dejas meža zvēru grupā, un Sesks ar Lapsiņu dejoja franču dejas meža zvēru grupā. Tur bija daudz dažādu grupu, bija māju dzīvniekiem grupas un jūras dzīvniekiem, kur bija dažādi augstas klases roņi dejotāji. Un tā sākās pirmā uzstāšanās - Brazīļu samba. Vilks piegāja pie Lapsiņas, kura vēl sev skruļoja matus. Lapsiņa saskruļoja matus, izklapojās, uzvilka savas smukās dejojamās augstpapēža kurpes, un Vilks Lapsiņu uzlūdza. Lapsiņa paklanījās, pieknipsēja, un viņi sāka dejot. Viņi dejoja tā, ka visā tā centra grīda kūpēja. Viņi metās alkonīšos un leca uz riņķi, un tad Vilks paņēma un Lapsiņu izlieca. Lapsiņa ķiķināja un smējās. Tad viņš viņu grieza, kamēr Lapsiņai sadēba galva. Un tad viņi paklanījās žūrijas komisijai. Vilks vēlreiz Lapsiņu nogāza tā, izlieca, ka viņi ar matiem pieskārās grīdai, un tad viņi paklanījās. Lapsiņa salika smuki kājas kā dejotāji, un tad viņi gaidīja žūrijas vērtējumu, kas šoreiz arī bija visai augsts, jo viņi bija labi trenējušies. Tad pienāca rezultātu skaitīšana, un kamēr pirmajai grupai Brazīļu dejām skaitīja rezultātus, nāca franču zvēri, franču dejas. Sesks bija izkopis kankanu ļoti augstā līmenī. Viņš uzlūdza Lapsiņu. Lapsiņa piekrita vienoties ar viņu dejām, un viņi gāja uz skatuves. Un Sesks grieza Lapsiņu, grieza un gāza, un Lapsiņa atkal ķiķināja kā kutināta. Un tad viņi dejoja kankana pamatsoli, mētājot kājas kā mulenrūžā, un otras kājas. Lapsiņa iespēja saskam pa kāju, bet tas nekas, žūrijas cilvēki to neredzēja. Un Sesks vēlreiz izgrieza Lapsiņu uz vienu pusi, uz otru pusi. Atlieciens Lapsiņa mūsu kroņa numurs. Un Lapsiņa ķiķināja, un viņi nodejoja, viņi paklanījās, ieņēma vērtējumu gaidīšanas balvu, stāju, jā, sagaidīja. Un tad viņi devās uz garderobēm gaidīt kopējos rezultātus. Viņi bija ļoti satraukušies. Viņi gribēja dabūt vismaz diplomus. Un kā mēs zinām, diplomus deva no 4. vietas uz augšu. Tikmēr Brazīļu dejās zvēru grupā
bija atnācis pagājušā gada čempions Lūsis. Viņš bija tik lunkans, viņš dejoja ar ko viņš dejoja Lūsis? Ar lūseni no Līgatnes. Līgatnes smalkie lūši sāka dejot. Viņi tā izliecās un tā grozījās, un Lūsenai bija tik smuka kokteļkleita, un Lūsim bija tā saķemēti pušķīši uz ausīm, ka žūrijas komisija nevarēja nekādi viņiem pretoties un piešķīra augstāko vērtējumu. Lapsa jau bija satraukusies, un tad tika paziņoti kopējie rezultāti Meža zvēru grupā. Meža zvēru grupā Brazīļu dejās. Un tātad 4. vietu un diplomu šogad iegūst Briedis ar Alneni no Kandavas. Viņi ļoti labi nodejoja Brazīļu dejas lēnajos ritmos, un šarmantie meža zvēri ar ragiem bija īsti favorīti sacensībās, bet šoreiz, diemžēl, jāprobežojas ar 4. vietu. 3. vietā šogad 3. vietas ieguvēji ir pāris no Latgales. Un tas bija Lācis ar Lāceni no Zilupes. Viņi ieguva 3. vietu. Lapsa jau bija satraukusies. Vai tiešām viņi būs iekļuvuši top 2? Vai arī vispār nebūs 4-niekā, jo nosauc tikai 4 labākos pārus? Un varam pasludināt, ka šogad godpilno 2. vietu ir ieguvis Vilks un Lapsa no Smiltenes novada. Jā! Lapsiņa leca gaisā. Jā! Lapsiņa bija priecīga, viņi Rīgā bija ieguvuši 2. vietu. Un 1. vietu, protams, ieguva Lūšu ģimene no Līgatnes, kas bija ļoti, ļoti lunkani. Tad bija pienācis laiks, kad viņi kronēja tautas dejas, kur piedalījās mājdzīvnieki. Mājdzīvnieku grupā 4. vietā ir Ruksim ar Cūcenīti. Viņi nodejoja smuki. Kādu deju viņi dejoja? Kaut kādu latviešu tautiskās dejas viņi visi tur dejoja. Tad 3. vietu ieguva Liepājas Bullis ar savu govi. Viņi arī ļoti smuki nodejoja tautiskās dejas. Viņi tā leca un griezās šajā deju virpulī. Visi bija ļoti priecīgi. Tad tautiskajās dejās godpilno 2. vietu ieguva rikšotājs Ērzelis no Limbažiem kopā ar savu ķēvīti. Un vislabākais tautisko deju dejotājs arī šajā gadā bija Ādažu tītars ar tītarieni. Viņi ļoti smuki dejoja. Un tad pienāca laiks Meža zvēru grupā kronēt franču deju laureātus. Un tātad 4. vietu franču dejās ieguva Bebra kungs ar savu koku gāzēju Bebreni. Viņi bija ļoti priecīgi par 4. vietu. 3. vietā palika Meža zvēru pāris. Mednis ar Irbi. Viņi bija putni, viņi nebija paši lielākie, bet viņi ļoti izsmalcināti mācēja dejot kankanu. Irbe bija pārģērbusies par Nikolu Kidmenu, un Mednis bija pārģērbies par Joenu Makgregoru, un viņi ļoti skaisti nodejoja Mulenrožas dejas.
Tad pienāca otrā vieta. Visi bija ļoti satraukušies. Nes kas iegūs otro vietu. Un otrajā vietā atkal tika Sasks un Lapsa. Pūlis bija sajūsmā, visi plaudēja, un Lapsa klanījās un ar Sasku gāja saņemt balvu par otro vietu. Viņiem bija neliels rūgtums sirdī, bet arī otrā vieta šāda līmeņa sacensībās ir labs panākums. Un pirmajā vietā franču dejās uzvarēja Saska brālēns no Ulbrokas ar savu Sasku meiteni. Viņi ļoti skaisti nodejoja, pat vēl drusciņi skaistāk par Smiltenes novada Sasku un Lapsu. Tad, kad viņi bija dabūjuši kausus un medaļas, viņi devās kopā ar pārējiem dejotājiem, jūras dejotājiem, roņiem un kormorāniem un citiem godalgotajiem uz banketu, kur viņus cienāja ar Mežezera šampanieti. Un viņi viens otram stāstīja par treniņiem un turpmākajiem plāniem. Un pa nakti visi godalgotie dejotāji palika viesnīcā Vecrīgas centrā. Arī Sasks, Lapsa un Vilks bija vienā numuriņā, un viņi pēc banketa bija tā nodejojušies un piekusuši, ka viņi devās gulēt. Tāpat daram arī mēs. Ar labu nakti!